Man liekas, tas ieviešanas pasākums varētu būt tas brīdis, kad es beidzot dzīvē izspiežu no sevis maksimumu. Guten morgen, everybody! Viņš cilvēks šobrīd iekavējis savu dienas grafiku pa stundu, jo vakardien, uploadojot visu vakardienas saturu, kurš bija tiešām daudz un liels, viņš aizmiga. Pamodās bez modinātai 9. Un tagad, kamēr iztaisījos, bija vēl drēbes jāizžāvē vakardien mazgāja. Dienas plānēls ir pavisam vienkārši. Mēs izstaigājam, mēs nodušojās, pēdam brokasti, tad mēs pašancējam pie kompīta. Vakarā pēc darbībām pie kompīša ejam uzliet ledu vēl vien kārtiņu. Un visticamāk rikšojam pastaigā, un tad ēdīsim vakariņas, es domāju, pēc pastaigas. Pulkstens 11:30 akurāt. Beidzot tas izlīdz no migas. Tagad jau paspēju bišķi pie kompīta pasēdēt. Un jādod virsū. Tā ir bišķi jau tāda sajūta jau, ka jau varētu rikšiem jau mauk. Jau bišķi tādu labu niansīt, ko atcerējos tieši priekš jums, man dārgie skatītāji. Attiecīgi gadījumos, kad jūs redzat, ka es kaut kāds produktiņš tur ēdu un tīri, jūs droši varat komentēt, kur, teiksim, no tāda finansiālā un kvalitātes aspekta vislabāk būtu, principam, konkrēto produktu pirkt. Droši, jo tas finansiālais aspekts tāpat ir svarīgs. Tikko bija iesārfojis kukulītī, gribēju noskaidrot, kāda tur situācija ir ar brokastu piedāvājumu. Iespējams, kā dienu iesārfošu tur brokastus uzēst. Jūs jau pārsvarā daudz zinat, kā tur smaržo. Bet es galīgi īzi pārēju. Es iegāju, sajūtu to smaržu, un es vienkārši tā pasmaidīju. Kādreiz būtu 4 paņēmis, iekapājis 2 sāļās, 2 saldās. Šoreiz bez stresa vispār. Pieķēru arī sev šorīt pie domas. Daudz kas dzīvē ir padevies, savā ziņā kaut kur varbūt talantīgs kaut kādās jomās bijis, bet nekad neesmu izspiedz maksimumu no sevis.